Sveiki visiem! Šodien mēs atgriezīsimies pagātnē, lai atklātu stāstus par izciliem melnādainiem cilvēkiem, kurus vēsture gandrīz aizmirsusi. No ietekmīgas itāļu princeses līdz revolucionārai spiedzei un noslēpumainiem miljonāriem. Viņa dzīves bija aizraujošas, taču lielākoties palikušas nepamanītas. Tāpēc pievienojieties man, kad mēs izpētīsim to visu un vēl daudz ko citu. 1905. gadā Belle da Costa Grīne tika pieņemta darbā pie J.P. Morgana, kā viņa personīgā bibliotekāre. Abi kļuva tuvi, un drīz vien tas izraisīja skandalozas baumas par romānu. Galu galā viņa pārvērta viņa kolekciju par vienu no pasaules izcilākajām bibliotēkām, šajā procesā nopelnot miljonus. Taču Belle slēpa šokējošu noslēpumu, kas, ja tiktu atklāts, varētu iznīcināt visu. Belle da Costa Grīne piedzima 1879. gada 26. novembrī Vašingtonā, Kolumbijas apgabalā, ar vārdu Bella Marion Grīne. Taču vārds, ar kuru viņa piedzima, nebūs tas, ko vēsture atcerēsies. Kā mēs drīz redzēsim, viņa vēlāk mainīs savu vārdu noteiktu iemeslu dēļ. Belles tēvs bija Richards T. Grīns. Viņš lauza barjeras, kļūstot par pirmo afroamerikāni, kurš 1870. gadā absolvēja Hārvardas koledžu. Tas bija revolucionārs sasniegums, kas pavēra ceļu viņa ietekmīgajai karjerai. Viņš kļuva par ievērojamu izglītotāju, politisko lobistu un melnādaino kopienas līderi Vašingtonā, Kolumbijas apgabalā. Viņa mantojums kļuva vēl nozīmīgāks, kad viņš vēlāk kļuva par Hovardu Universitātes juridiskās fakultātes dekānu. Belles māte bija Dženevīva Ida Flīta Grīna, sieviete, kura nāca no progresīvas un ievērojamas Vašingtonas ģimenes. Viņa arī strādāja par skolotāju un bija mūziķe, kas nozīmē, ka Belle uzauga mājās, kur valdīja intelekts, mākslinieciskums un ambīcijas. Vide, kas dziļi ietekmēja viņas agrīno dzīvi. Dženevīva un Ričards pēc laulībām. 1874. gadā kopā bija 6 bērni. Belles agrīnā dzīve bija liberāla un salīdzinoši turīga pēc tā laika afroamerikāņu ģimenes standartiem, taču tā bija arī nemierīga. Viņas tēvs bija uz izaugsmes ceļa, iegūstot ietekmīgas lomas gan valdībā, gan izglītībā, īpaši ASV valsts kases kontroliera birojā un kā Granta pieminekļa asociācijas sekretārs. Tikmēr Belle un viņas brāļi un māsas saņēma augstāku izglītību mājās Vašingtonā, kas ievērojami pārsniedz tā laika ierasto līmeni. Ģimene arī uzturēja ciešus kontaktus ar daudziem tā laika ievērojamākajiem afroamerikāņu zinātniekiem un sabiedriskajiem darbiniekiem, piemēram, Frederiku Douglasa un V.E.B. Dubois. Tādējādi viņi tika iesaistīti pašā rasu progresa cīņas centrā. Tomēr drīz ģimenes satricināja postošs atklājums. Ričards atklāja, ka viņa sieva Dženevīva tautas skaitīšanas anketā bija norādījusi viņu ģimeni kā baltos. Vīrietim, kurš bija veltījis sev pilsonisko tiesību aizstāvībai, tas bija dziļš nodevības akts, ne tikai viņa darbam, bet arī viņu pašas identitātei. Rezultātā viņi izšķīrās, lai gan nekad nešķīrās oficiāli. Ričards pārcēlās uz Āziju, lai ieņemtu amatu Vladivostokā, kuru Krievijas impērija bija iegūsi tikai nesen pēc otrā opija kara pret Ķīnu. Tur viņš noslēdza bigāmu laulību ar japāņu sievieti vārdā Miči Kavašima, ar kuru viņam bija 3 bērni. Pēc vecāku šķiršanās Belle un viņas brāļi un māsas nemanāmi mainīja savu identitāti, izņemot burtu R no uzvārda, pārvēršot to no Grīna par Gīnu. Pati Belle atteicās no sava dzimtas vārda Marion, pieņemot da Costa, lai atbalstītu savu apgalvojumu par portugāļu izcelsmi, kas bija veids, kā izskaidrot viņas nedaudz tumšāko ādas toni, vienlaikus uzdodoties par eiropieti. Viņas māte sakoja piemēram, nomainot savu dzimtes vārdu uz Van Vlītu, lai uzdotos par holandieti. Viņiem tas varēja izdoties un uzdoties par eiropiešu izcelsmes cilvēkiem, lai gan bija afroamerikāņi, jo ģimene bija salīdzinoši gaišas ādas krāsas. Laikam ejot, šie izdomājumi kļuva vēl dziļāki, pilnībā saraujot saites ar viņu afroamerikāņu saknēm. Belle un viņas brāļi un māsas arī attālinājās no sava tēva, un lai gan viņš nodzīvoja līdz 1922. gadam, Belle pieaugusī dzīvē viņu redzēja ļoti reti. 1896. gadā Bellei tika piedāvāta vieta Ziemeļa jauno dāmu kapsētā Massačusetsā, un viņai tika piešķirta stipendija, lai tur mācītos. Viņa šeit pavadīja nākamos 3 gadus, pēc tam ieguva vasaras skolas vietu Amherstas koledžā.
Šis amats bija īslaicīgs, taču tas bija nozīmīgs, un viņa apguva topošo biblioteku katalogizēšanas un arhivēšanas jomu. Tas bija laikmets, kad valdības un iestādes centās sakārtot un katalogizēt milzīgus dokumentu arhīvus, kurus tās bija uzkrājušas vairāku gadsimtu garumā, un kuri bieži vien glabājās pagrabos kā milzīga dokumentu kaudze. 1902. gadā, bruņojusies ar augstāko izglītību un specializētu bibliotekāru kursu no Amherst, Bella tika pieņemta darbā Princetonas universitātē, lai strādātu tās prestižajā bibliotēkā un arhīvā. Nākamo 3 gadu laikā viņa pilnveidoja savu prasmi un ieguva vērtīgu pieredzi, pielietojot teoriju praksē. Tieši šeit viņa sastapās ar Juniusu Spenceru Morganu Otomenu. Junius bija Džona Pjēra Ponte Morgana brāļa dēls, kurš tajā laikā bija visspēcīgākais un bagātākais korporatīvais finansists. Tāpat kā daudz Gilded Age laikmeta milži, arī šī ģimene bija sākusi izmantot savu bagātību labdarības aktivitātēm, un Junijs bija ievērojams Princetonas bibliotēkas un mākslas kolekcijas atbalstītājs. Iespaidojies par Bellas kompetenci, viņš 1905. gadā ieteica viņu savam onkulim, kad banku magnāts nolēma pieņemt darbā arhivāru un bibliotekāru, lai sakārtotu savu milzīgo un nepārtraukti augošo grāmatu un dokumentu kolekciju. Tas bija jaunas un aizraujošas dzīves sākums Bellai. Ilgi pirms tā kļuva par pasaules slaveno Morgana bibliotēku un muzeju, šī kultūras dārguma sēklas tika iesētas 1850. gadu beigās, kad jaunais, ambiciozais J.P. Morgans sāka veidot savu kolekciju. Vēl tikai savos 20. Morgans jau bija aizrāvies ar rokraksta mākslu, rūpīgi vācot retus eksemplārus, kas aizdedzināja viņā mūža kaislību uz rakstīto vārdu. Bet tas bija tikai sākums. Pieaugot Morgana bagātībai, pieauga arī viņa neapmierināmā vēlme kolekcionēt. Šī aizraušanās pārvērtās elpu aizraujošā impērijā ar retām grāmatām, seniem rokrakstiem, vitrāžām, izsmalcinātiem zīmējumiem, senām skulptūrām un daudz ko citu. Kad Bella tika iepazīstināta ar Morganu 1905. gadā, Morgana kolekcijas jau bija pārvērtušās haotiskā dārguma labirintā. Krāšņā artefaktu juceklī bez kārtības vai sistēmas. Galu galā bibliotēka ir tik laba, cik viegli tajā var orientēties. Bez struktūras tā ir tikai ēka, kas pilna ar brīnumiem, kurus neviens nevar atrast. Bella ar savu asprātīgo prātu un redzējumu iesaistījās, lai pārveidotu šo kolekciju. Bet vai viņa būtu gatava šim darbam? Kad Bella da Costa Grīna tika pieņemta darbā 1905. gadā, nākotnes Pjēra Ponte Morgana bibliotēka bija tālu no tās sabiedriskās iestādes, kāda tā ir šodien. Paslēpta privātā ēkā uz Medisonas avēnijas, tā būtībā bija J.P. Morgana personīgā dārgumu krātuve. Bella uzņēmās Morgana personīgās bibliotekāres lomu, uzņemoties uzdevumu sakārtot milzīgo materiālu kaunu. Ar precizitāti un apņēmību viņa sāka kolekciju katalogizēt pēc tēmām un veidiem, pārvēršot haosu kārtībā. Pirmo reizi priekšmetus varēja atrast bez bezgalīgas meklēšanas, pārvēršot nekārtīgo krājumu funkcionālā bibliotēkā. Bet Bella ar to neapstājās. Gadu gaitā viņa organizēja pasākumus un izstādes, atklājot Morgana privāto kolekciju plašākai sabiedrībai. Laikam ejot, Bellas loma kļuva daudz plašāka nekā tikai bibliotekāra amats. Viņa kļuva par uzticamu uzticības personu un savu veida personīgo asistenti Morganam. Pieaugot Morgana ģimenes reputācijai filantropijā, pieauga arī to cilvēku skaits, kuri meklē finansējumu mākslas, zinātniskajiem un kultūras projektiem. Ik viens vēlējās iegūt daļu no leģendārā banķiera bagātības. Bella ar saviem asiem instinktiem un vērīgo skatienu uzņēmās vārdziņa lomu. Viņa kļuva par pirmo aizsardzības līniju, rūpīgi pārbaudot šos cerību pilnos pieteicējus un viņu priekšlikumus. Tikai tie, kurus viņi uzskatīja par Morgana uzmanības cienīgiem, tika cauri. Galu galā Bellas tuvība ar Morganu neizbēgami izraisīja baumas, čukstus, ka attiecības bija vairāk nekā tikai profesionālas, un šīs runas ir saglabājušās vairāk nekā gadsimtu. Kad viņi satikās 1905. gadā, Bella bija tikai 26 gadus veca, kamēr J.P. Morgans bija 68 gadus vecs. Lai gan viņš bija precējies, viņš bija pazīstams ar savu sieviešu kārību, un viņam bija vairākas mīļākās. Grīna pat atzinās, ka viņai ir milzīga aizraušanās ar viņu. Viņa nekad tieši neapstiprināja un nenoliedza šīs baumas. Lai gan, kad viņai jautāja, vai viņa ir bijusi Morgana mīļākā, viņa it kā atbildēja: mēs mēģinājām.
Vai tas bija palaidnīgs ķiecinājums vai noslēpumaina atzīšanās? Patiesība joprojām ir neskaidra, taču raugoties uz to neparasto uzticību un bagātību, ko Morgans viņai piešķīra, jūs varētu būt pārliecināts, ka tur noteikti kaut kas notika. Bela galu galā nopelnīja pārsteidzošu algu – $10,000 gadā, kas mūsdienās būtu vairāk nekā $300,000, kas bibliotekārē bija neiedomājama summa. Kad Morgans nomira 1913. gadā, viņš arī atstāja viņai testamentā satriecošus $50,000, kas mūsdienās būtu vairāk nekā $1,5 miljons. Kāpēc tāds dāsnums? Vai viņš padarīja viņu par miljonāru tikai viņas neticamā darba dēļ, kas ir neapstrīdams? Vai arī viņas bija saistījis kaut kas dziļāks? Ir arī jautājums par to, ko Morgans patiesībā zināja par Bellas izcelsmi. Lai gan viņa tika uzskatīta par baltu sievieti ar portugāļu izcelsmi, patiesībā viņa bija melnādaina sieviete, kura rūpīgi izveidoja savu identitāti, lai spētu manevrēt starp tā laika stingrajām rasu barjerām. Ņemot vērā neskaitāmās stundas, ko viņi pavadīja kopā, strādājot plecu pie pleca, ceļojot, sarunājoties, vai Morgans tiešām varēja būt neziņā? Vai arī viņš vienkārši izvēlējās pievērt acis, apburts ar viņas izcilību un šarmu? Diemžēl nav nekādu pārliecinošu pierādījumu par to visu, un var tikai minēt. Šodien valda vienprātība, ka viņi visticamāk nebija mīļākie, un ka Morgans nezināja Bellas patieso identitāti. Līdz 1910. gados bija skaidrs, ka Bellas amats bija kas vairāk nekā tikai bibliotekāras darbs. Viņa bija atbildīga par iestādes pārvaldīšanu un kolekciju paplašināšanu, lai gan direktora titulu viņa ieguva tikai 1920. gados. Jau 1908. gadā viņa regulāri ceļoja pa pasauli, lai apmeklētu izsoles un tiktos ar kolekcionāriem, lai iegādātos jaunus priekšmetus. Morgans, ar kuru viņa sadarbojās līdz nāvei, un pēc tam viņa dēls un galvenais mantinieks J.P. Morgans Jr. viņai pilnībā uzticējās un ļāva tērēt viņu naudu pēc saviem ieskatiem. Bellas intereses lielā mērā noteica, kā bibliotēka un muzejs attīstījās 20. gadsimta pirmajā pusē. Viņai īpaši interesē viduslaiku rokraksti, un tā rezultātā Morgana bibliotēkai un muzejam šodien ir viena no lielākajām iluminētu rokrakstu un viduslaiku miniatūru glaznu kolekcijām pasaulē. Viena no vērtīgākajām lietām ir viena no agrākajām un graznāk ilustrētajām Tomasa Malorija La Morte d'Arthur viduslaiku klasikas kopijām. Bella par to izsolē. 1911. gadā samaksāja $50,000. Bella interesējās arī par to, ko tajā laikā plaši dēvēja par orientālo, Āfrikas un Āzijas mākslu un literatūru. Darbiem no pirmskoloniālās Āfrikas, tuvajiem austrumiem un tālo austrumu reģiona pirms rietumu ietekmes. Viņi ieguva tādus priekšmetus kā 14. gadsimta Etiopijas evaņģēlija grāmatu, kristīgo evaņģēlija krājumu, kas radīts Etiopijā, kur koptu Etiopijas baznīca bija attīstījusies izolācijā no plašākās kristīgās pasaules. Bieži piedaloties izsolēs par šādiem priekšmetiem, Bella izcēlās ar agresīvu nostāju, nevēloties piekāpties, ja viņa bija noskatījusi kaut ko īpaši vērtīgu. Taču viņas acis bija vērīga, un viņa nepārmaksāja par priekšmetiem, kas to nebija vērti. 1920. gadu sākumā Bella uzraudzīja Morgana bibliotēkas pāreju no privātas iestādes, kas rīkoja publiskus pasākumus, uz pilnībā publisku iestādi. Pjēra Ponte Morgana bibliotēka atvēra savas durvis 1924. gadā, un Bella kļuva par tās pirmo oficiālo direktori, šo amatu ieņemot gandrīz ceturdaļ gadsimtu. Sākotnēji tā varēja uzņemt tikai ap 10 apmeklētājiem vienlaikus, taču bibliotēka paplašinājās ar jauniem piebūvēm, pieaugot tās kolekcijām un popularitātei. Līdz viņas pilnvaru beigām bibliotēkā atradās tūkstošiem retu grāmatu un rokrakstu, 10 000 mākslas un muzeja priekšmetu, kā arī 100 000 mazāk reto grāmatu un rokrakstu. Bella nebija tikai sava lauka pionieris un izcils bibliotekārs un kolekcionārs. Viņa arī izcēlās ar spilgtu personību Ņujorkas sabiedrībā. Viņa ģērbās grezni, bieži valkājot cepures ar lielām spalvām. Džeza piesātinātajos, burbona pārņemtajos. 1920. gados viņa bieži varēja redzēt ar dzērienu vienā rokā un cigareti otrā. Viņa bieži mēdz teikt, ka būt bibliotekārai nenozīmē, ka viņai jābūt atturīgai vai klusai. Viņa nekad neaprecējās, visticamāk tāpēc, ka no sievietēm tika sagaidīts, ka pēc bērna piedzimšanas viņas pametīs savu karjeru ģimenes dzīves dēļ. Tomēr viņa attakda mīlestību.
1909. gadā viņa sastapās ar Bernardu Berensonu, ievērojamu renesanses mākslas ekspertu, un viņu starpā sākās gadu desmitiem ilgas attiecības, kas apvienoja romantiku, draudzību un intelektuālu partnerību. Viņi apmainījās kaislīgām vēstulēm un pavadīja laiku kopā Eiropā un Amerikā. Neskatoties uz viņu saikni, viņi nekad nedzīvoja kopā, jo Bernards bija precējies un Bella augstu vērtēja savu neatkarību. Tā vietā viņas māte Ženēvieva dzīvoja kopā ar viņu lielāko daļu vēlākās dzīves, un Bella arī spēlēja nozīmīgu lomu viena no saviem brāļadēliem audzināšanā. Bella tikai vēlākos gados, 60. gadu nogalē, 1948. gadā, aizgāja pensijā no Pjēra Ponte Morgana bibliotēkas direktora amata. Toreiz viņas veselība jau bija slikta, un kad gadu vēlāk bibliotekā tika rīkota izstāde, lai parādītu visus darbus, ko viņa bija ieguvusi gadu gaitā, viņai nācās apmeklēt to ratiņkrēslā. Viņa nomira gadu vēlāk, 1950. gada 10. maijā no vēža, Svētā Lūkas slimnīcā Ņujorkā. Viņai bija 70 gadi. Laikraksts The New York Times ziņoja par viņas nāvi, nosaucot viņu par vienu no pazīstamākajām bibliotekāriem valstī. Diemžēl Grīna iznīcināja lielāko daļu savu personīgo dokumentu pirms nāves, un daudz kas par viņas dzīvi un darbu tagad ir palicis neskaidrs. Tomēr viņas vēstules Bernardam ir saglabājušās, aptverot laika posmu no 1909. gada februāra līdz 1949. gada martam, un tā ir visapjomīgākā viņas personīgo dokumentu kolekcija. Viņas mantojums ir milzīgs. Mūsdienās Morgana bibliotēka un muzejs, kā tas tagad tiek saukts, tiek uzskatīts par vienu no izcilākajām bibliotēkām un mākslas kolekcijām pasaulē, kas izveidota izmantojot privāto finansējumu. Izņemot pašu J.P. Morganu, neviens nebija vairāk atbildīgs par tās attīstību, kā Bella da Costa Grīna. 1904. gada vasarā Ņujorka dūca no skandāla. Miljonārs Džons Plats apsūdzēja Hannu Eliju, noslēgt melnādainu sievieti ar neskaidru pagātni, viņa izspiešanā par $685,000, kas mūsdienās būtu gandrīz 30 miljoni dolāru. Tas padarīja Eliju iespējams par bagātāko un bēdīgi slavenāko melnādaino sievieti Amerikā. Pievienojieties man, lai izzinātu viņas stāstu. Hannas Elijas precīzs dzimšanas datums nav zināms, bet viņa piedzima Filadelfijā 1865. gadā, tajā pašā gadā, kad beidzās Amerikas pilsoņu karš. Viņas tēvs bija Čārls Elijs, pavārs un ēdinātājs, kurš bija precējies ar Mariju Eliju. Čārls bija jauktas afroamerikāņu un pamatiedzīvotāju izcelsmes, un Hannas māte Marija arī bija diezgan gaišas ādas krāsas. Tas nozīmēja, ka Hannai bija gaišāka ādas krāsa, kas vēlāk viņas dzīvē spēlēja zināmu lomu, kā mēs redzēsim. Hanna uzauga ļoti lielā mājasaimniecībā. Viņa bija viena no saviem vecāku 9 bērniem. Viņi dzīvoja tajā laikā par bagātāko afroamerikāņu rajonu uzskatītajā pilsētas daļā, lai gan ģimenes lielā apmēra dēļ, pat ja Čārls labi pelnīja, viņi nebija bagāti. Tomēr ģimene tika augstu vērtēta un pakāpeniski kāpa augšu pa sociāli-ekonomisko kāpņa. Čārls beigās pārcēla ģimeni uz lielāku māju, kur viņi dzīvoja rajonā kopā ar Filadelfijas juristiem un vadošajiem melnādainajiem uzņēmējiem. Viņu un viņas brāļi un māsas apmeklēja valsts skolu un ieguva pienācīgu izglītību. Izņemot to, mēs par Hannas bērnību zinām ļoti maz. Tikai tad, kad viņas māsas Hetijas kāzas notika 1884. gadā, kad Hannai bija apmēram 19 gadi, viņas stāsts patiesi sākas. Pirms kāzām Hanna bija sākusi strādāt turīgas sievietes mājā Filadelfijas ziemeļu daļā. Vēlāk tika atklāts, ka pirms savas māsas kāzām Hanna bija nolēmusi tā teikt aizņemties dārgu kleitu no savas darba devējas gardrobes. Hetijas kāzās daudzi komentēja, cik grazna un skaista bija Hannas kleita. Viņa bija, kā teica viens no viesiem, vakara karaliene. Tomēr ar to viss nebeidzās. Varbūt Hanna bija iecerējusi kleitu dot atpakaļ tur, no kurienes to bija paņēmusi, un cerēja, ka viņas rīcība paliks pilnīgi nepamanīta. Tomēr dažas dienas vēlāk, pirms viņa bija atgriezusies darbā, pie Elijas mājām ieradās policisti un arestēja Hannu. Viņas darba devējs bija pamanījis, ka kleita pazudusi, un saprata, ka tā noteikti bija Hanna, kas to paņēma.
Tajos laikos afroamerikāņiem Amerikā nebija īpaši plaša tiesība uz taisnīgu tiesas procesu, ja viņus turēja aizdomās par noziegumu pret baltādaino cilvēku. Tajā pašā vakarā Hannu ātri aizveda uz tiesu, un viņu atzina par vainīgu zādzībā. Viņai piesprieda 4 mēnešus Moja Mensings cietumā Filadelfijā. Tur viņa tika ieslodzīta nodaļā kopā ar apmēram 40 citām sievietēm. Pārējo cietuma daļu apdzīvoja vīrieši, no kuriem daudz bija ieslodzīti par vardarbīgiem, neizsakāmiem noziegumiem. Viņi šeit izcietīs visus 4 mēnešus no sava soda, un tieši tagad viņas dzīve piedzīvos drūmu pavērsienu. Hannas agrā saskarsme ar noziedzību ietekmēja visu viņas turpmāko dzīvi. Kad viņa bija izcietusi savu sodu un mēģināja atgriezties mājās, viņas tēvs vairs neļāva viņai dzīvot kopā ar pārējo ģimeni. Bez naudas un bez dzīves vietas viņa devās uz ziemeļiem, uz Ņujorku. Tur viņa ātri sāka pelnīt iztiku vienīgajā veidā, kas viņai tobrīd ienāca prātā. Viņa kļuva par prostitūtu. Tas notika pilsētas Tenderloin rajonā Ņujorkas daļā, kur bija daudz viesnīcu un kur nakts laikā pulcējās vieglas uzvedības sievietes. Hannai šeit sākums nebija viegls. Viņa 1885. gadā palika stāvoklī un 1886. gada sākumā dzemdēja meitu vārdā Klāra, kuru nodeva adopcijai. Drīz pēc tam viņu tiesāja par prostitūciju un piesprieda mēnesi cietumā Rūzvelta salā Austrumu upē. Hanna drīz tika atbrīvota un ātri apķērās, kā kārtot savas darīšanas. Viņa arī sāka apgalvot, ka ir kubiete, pateicoties gaišākajai ādas krāsai. Drīz Hanna pelnīja pietiekami, lai īrētu mājokli un izdzīvotu. Viņa turpināja šādā garā vēl daudzus gadus. Viņa kļuva tik veiksmīga, ka sāka iegūt daudz papildu naudas un iegādājās īpašumus, kurus izīrēja, lai papildinātu savus ienākumus. Daudz no šiem īpašumiem atradās Manhetenas ziemeļdaļā, uz ziemeļiem no Centrālparka, ap to vietu, kas tagad pazīstama kā Hārlema. Tā vēl nebija afroamerikāņu kopiena, un daudzas vecās Ņujorkas ģimenes joprojām dzīvoja vietā, kas sākotnēji tika dibināta kā holandiešu apmetne jau 17. gadsimtā. Hanna savu laiku dalīja starp dzīvesvietu Manhetenā un graznu pludmales māju, kas viņai piederēja Far Rokavejā, netālu no Atlantijas pludmales Longeilendā, lai gan tā joprojām atradās Kvīnsa rajonā. Līdz 20. gadsimta sākumam Hanna dzīvoja greznībā, viņai kalpoja istabene, sulainis un pilns mājasēmniecības personāls. Taču baumas par viņas bagātību kļuva arvien skaļākas, un drīz patiesība par viņas turību pārvērtīsies vienā no lielākajiem skandāliem Ņujorkas vēsturē. Neilgi pēc tam, kad Hanna 1885. gadā bija pārcēlusies uz Ņujorku, viņu apciemoja Džons R. Plats. Toreiz viņš bija turīgs Ņujorkas uzņēmējs ap 65 gadu vecumu. Dzimis 1820. gadā, viņš savu bagātību ieguva, pārdodot logu stiklu. Šī pirmā vizīte drīz pārauga biežākos sakaros, pēc tam, kad Plats 1887. gadā atkal sastapās ar Eliju Manhetenā. Ilgi pirms mobilajiem telefoniem vai mūsdienu sakaru līdzekļiem, laikā, kad sievietes Tenderloinas rajonā bieži mainīja dzīves vietu, lai izvairītos no policijas reidiem, Hanna un viņas mīļotais atrada slepenu veidu, kā uzturēt kontaktu, tāpat kā daudzi citi. Izmantojot vārdus Besija un Papa, viņi ievietoja šifrētas sludinājuma sadaļā kādā Ņujorkas avīzē ziņojumus, kas atklāja, kur viņi katru nakti atradīsies. Un Hannas un Džona attiecības nebija tikai īsa dēka. Viņu slepenā dēka turpinājās gadiem ilgi. Džons Plats bija precējies vīrietis un labi pazīstama persona Ņujorkā. Diskrētums bija būtisks, un viņš augstu vērtēja to, ka Hanna bija ļoti diskrēta. Plats drīz sāka viņai dot naudu. Daudz naudas. Vēlākie ziņojumi liecina, ka viņš sāka viņai dot no 2 līdz 6 tūkstošiem dolāru mēnesī, kas šodienas naudā ir no 70 tūkstošiem līdz 210 tūkstošiem dolāru. Viņš arī deva viņai padomus, kā izmantot šo naudu īpašumu un akciju iegādēji. Drīz viņa kļuva bagāta un galu galā kļuva par vienu no bagātākajām sievietēm pasaulē. Iespējams, bagātāko melnādaino sievieti Amerikas Savienotajās valstīs. Viens no Hannas pirmajiem ieguldījumiem pēc Džona Plata padoma bija māja netālu no viņa ģimenes mājām, kur viņa sāka izīrēt istabas. Kādā naktī 1895. gadā Plats atnāca ciemos. Durvis atvēra īrnieks Kornelijs Viljams, melnādains vīrietis, kurš tajā laikā tur dzīvoja, un viņš bija aizskaitināts.
Kad Plats, izmantojot savu sagvārdu Misters Grīns, pajautāja, vai mājinieki ir mājās, Viljams aizcirta viņam durvis deguna priekšā. Vēlāk viņš pajautāja kalponei, kas bija tas vīrietis, un viņa atbildēja, ka tas bija Misters Grīns. Pēc dažām nedēļām Elijas izmeta Viljams no mājas. Viņš bija kļuvis apsēsts ar viņu, un izlikšana viņu smagi skāra. Pārliecināts, ka pie vainas ir noslēpumainais Misters Grīns, viņš aizgāja nikns un zvērēja, ka atriepsies. 8 gadus vēlāk, augstā 1903. gada novembra pēcpusdienā, Andrew Hesvels Grīns, klusais ģēnijs, kurš veidoja Centrālparku un Ņujorkas publisko bibliotēku, atgriezās mājās pēc ģimenes pusdienām. Kad viņš tuvojās savām mājas kāpnēm, Kornēlijs Viljams jau gaidīja, paranoisks, maldu varā un joprojām apsēsts. Sajaucot Grīnu ar Platu, Viljams izvilka revolveri un izšāva. Grīns nokrita turpat, kur stāvēja, nekad neuzzinot, ka kļuvis par traģisku upuri atriebībai, ar kuru viņam nebija nekāda sakara. Kornēlijs Viljams vēlāk tika tiesāts, atzīts par neprātīgu un atlikušo mūža daļu pavadīja Trakonamā. 1890. gadā Hanna apprecējās ar afroamerikāņu dzelzceļa strādnieku vārdā Kristofers Smits, taču neskatoties uz šo laulību, viņas attiecības ar Platu turpinājās. Smits galu galā aizgāja 1897. gadā apgalvojot, ka viņam ir nepanesamas sievas attiecības ar Platu. Lai Smits klusētu, Džons slepeni samaksāja par juridiskajām problēmām aizkulisēs un pēc tam deva Hannai vēl vairāk naudas, lai viss paliktu noslēpumā. Tajā laikā Plata sieva jau bija mirusi, un viņš nekavējoties iegādājās Hannai greznu pilsētas māju netālu no Centrālparka, lai varētu viņu biežāk satikt. Taču gadiem ejot, Plats kļuva nemierīgs. Vaina, alkatība vai bailes, kaut kas viņā sagrozījās, un kad viņš beidzot salūza, viņu kaislīgā slepenā romantika pārvērtās par vienu no trakākajiem skandāliem, kādu Ņujorka jebkad bija pieredzējusi. Hannas attiecības ar Platu šodien būtu gandrīz nezināmas, ja ne ārkārtējie notikumi, kas sākās 1904. gada vasarā. Tajā laikā Plats iesniedz tiesā prasību pret Hannu, apsūdzot viņu milzīgas naudas summas izspiešanā vairāku gadu garumā, lai viņa klusētu par viņa pirmo vizīti pie viņas. Laikam ejot, iesaistītās naudas summas bija kļuvušas satriecošas. Plats apgalvoja, ka kopumā Hanna viņa bija šantažējusi par nedaudz vairāk nekā $685,000. Vēsturiskās naudas vērtības aprēķināšana var būt sarežģīta, īpaši ilgākos laika periodos ar mainīgām ekonomikām. Tomēr mēs varam secināt, ka šajā gadījumā šī summa aptuveni atbilst $30 miljoniem mūsdienās. Milzīgā naudas summa piesaistīja ņujorkiešu uzmanību, un vairākus mēnešus laikraksti dedzīgi ziņoja par katru lietas pavērsienu. Plats piedāvāja krāsainu attaisnojumu tam, kā viņš vispirms iesaistījās ar Eliju. Viņš uzstāja, ka nebija devies pie viņas kā pie izpriecu sievietes. Nē, pēc viņa teiktā viss sākās vēl 1880. gadu beigās, kad viņš it kā nejauši iegāja masāžu salonā, ko vadīja Elija, vienkārši meklējot atvieglojumu no smagas reimatisma lēkmes, nevis kaut kā intīmāk. Viņš tad apgalvoja, ka apmeklējis viņu vēlreiz 1890. gados un sācis viņai finansiāli palīdzēt, lai izveidotu pansiju. Tad, pēc Paula Plata teiktā, viņš bija kļuvis par viņas ļaunprātības neapzinātu upuri. Viņš apgalvoja, ka Hanna bija sākusi viņu šantažēt. Ja viņš neturpinās viņai dot lielas naudas summas, viņa iešot pie viņa ģimenes un apgalvošot, ka daudzus gadus viņš pie viņas nācis kaislības naktīm. Plats bija ievērojams Ņujorkas biznesa sabiedrības loceklis, un policija viņa apgalvojums uztvēra nopietni. Hanna tomēr negribēja sadarboties. Kad policija pirmo reizi vērsās pie Hannas, viņa atteicās ierasties uz nopratināšanu. Pat viņi iebruka viņas rindu mājā un konfiscēja visu, ko vien varēja atrast, un kas viņuprāt varētu būt saistīts ar lietu. Viņu aizveda uz Tomsas cietumu Lejas Manhetenā, kas ir bēdīgi slavena ar savu drūmo un nelabvēlīgo vidi. Hanna pavadīja vairākas saspringtas dienas aiz augstajām cietuma sienām, bet tad, pārsteidzošā pavērsienā, viņu pēkšņi atbrīvoja. Izmeklētāji secināja, ka nav pierādījumu, kas apstiprinātu viņa apgalvojumu, ka Hanna viņu šantažējusi. Neskatoties uz milzīgajām summām, izrādījās, ka Plats gadu no gada bija labprātīgi nodevis šo naudu. Turpmākajās nedēļās kļuva skaidrs, ka Plats šo lietu bija uzsācis tikai bez lielas apņēmības.
Patiesais spiediens nāca no viņa ģimenes. Kad viņi atklāja, ka viņš klusībā bija atdevis bagātību, viņus pārņēma panika. Tas, ko viņi uzskatīja par milzīgu mantojumu, bija gandrīz pilnībā pazudis, un viņi vēlējās kādu vainot. Kad Plats atsauca apsūdzības, jo policija neko neatrada, kas tās apstiprinātu, viņa ģimene ņēma lietas savās rokās un iesūdzēja Hannu civiltiesā, lai atgūtu naudu. Bet tāpat kā iepriekš, viņi palika tukšā. Līdz 1905. gada sākumam stāsts sāka izplēnēt un Hanna tika attaisnota. Visa šī epizode bija dīvaina un parādīja Ņujorkas rasu politiku 20. gadsimta sākumā. Piemēram, laikraksti, atspoguļojot šo stāstu, šķita vairāk ieinteresēti Hannas rasu izcelsmē nekā pašā lietā, un daži pat izvirzīja ideju, ka viņa ir ārzemēs dzimusi sieviete. 20. gadsimta vidus bija Eiropas migrācijas uzplaukuma laiks Ņujorkā, un sensacionālie virsraksti par ārzemju prostitūtu, kas apkrāp bezpalīdzīgu 80 gadus vecu vīrieti, izplatījās kā uguns pa sāmiem. Skandāls atklāja pilsētas dziļās bailes un aizdomas par pieaugošo jaunpienācēju vilni, kas satricināja viņa pasauli. Hanna palika Ņujorkā daudzus gadus. Viņa dzīvoja no īres maksas, ko saņēma par daudziem īpašumiem, kuri viņai piederēja Hārlemā, un galu galā pati pārcēlās uz Manhetenas ziemeļu daļu, kur varēja dzīvot lielākā anonimitātē pēc nevēlamās slavas, ko bija iegūsi 1904. gadā. Plats nomira 1908. gadā un atstāja mantojumu, kura vērtība bija $10,000, kas mūsdienās būtu ap 350,000, kas ir niecīga summa, salīdzinot ar viņa kādreizējo lielo bagātību. Nav pārsteidzoši, ka nekas no tā netika atstāts Hannai, un viņa neapmeklēja bēres. 1910. gados Hanna bija iesaistīta dažādos zemes darījumos Hārlemā, kad šis rajons sāk attīstīties par turīgu afroamerikāņu patvērumu, tuvojoties 1920. gadu Hārlemas renesansei. Tomēr Hanna maz ko redzēja no šī afroamerikāņu kultūras uzplaukuma reģionā. 1923. gadā, nogurusi no savas ilgstošās sliktās slavas Ņujorkā, un iespējams, lai izvairītos no vairākām tiesas prāvām par savu apšaubāmo finanšu pagātni, Hanna nolēma aizbraukt pavisam. Viņa un viņas sulainis, Japānas vārdā Kato, iekāpa kuģī uz Eiropu un nekad vairs neatgriezās. Hanna tad apmetās uz dzīvi Francijā. Tas, kas notika pēc tam, ir apvīts mītiem. Viena versija vēsta, ka viņa nomira Parīzē. Cita apgalvo, ka viņa aizgāja mūžībā greznībā Franču Rivierā 1920. gada beigās. Tas bija krāsains noslēgums krāsainai dzīvei. Bija jauks oktobra pēcpusdiena, 1781. gadā. Vēsā rudens brīze pūta cauri Jorktaunai, Virdžīnijā, kad britu karavīru kolonna devās uz līdzeno lauku uz ziemeļiem no pilsētas. Pretī viņiem stāvēja amerikāņu karavīru rinda, kas daudziem, kuri pēdējos 6 gadus bija karojuši šajā kontinentā, bija jau ierasts skats. Tomēr vīri uniformās nebija tur, lai cīnītos. Viņi bija tur ceremonijas un militārās diplomātijas dēļ. Viņi bija tur, lai atzīmētu kapitulāciju, kas kalpotu kā Amerikas revolucionārā kara beigu sākums. Viņu labajā pusē stāvēja franču pulks, virsnieki zem Burbonu dzimtas baltā un zelta karoga, kā arī Markīzs de Lafayets, franču ģenerālis, kura izcilība bija nesusi panākumus jaunizveidotajai kontinentālajai armijai. Viņu kreisajā pusē stāvēja uzvarošās kontinentālās armijas vienības, kuras vadīja bezbailīgais Benjamins Linkons, kura brālēns Ābrahams kādu dienu pats vadītu amerikāņu uzvaru pilsoņu karā. Britu regulārie karavīri, neapšaubāmi apkaunoti šī brīža notikuma dēļ, tika vēl vairāk pazemoti, jo viņu rindās uzkrītoši trūka viena cilvēka. Britu ģenerālis Čārls Kornvolis, izlikdamies slims, lai gan daudziem bija aizdomas par daudz gļēvāku motīvu, bija atteicies ierasties Jorktaunā, lai nodot savu zobenu un pieņemtu karaļa Džordža sakāvi kaujas laukā. Ne Čārls Kornvolis, ne Džordžs Vašingtons nepiedalījās aktīvi kapitulācijā, kas pavērtu ceļu kara mierīgai noslēgšanai. Tomēr, stāvot amerikāņu pusē kopā ar revolucionārā kara augstākajām amatpersonām, piemēram Lafayette un Vašingtonu, bija seja, kas daudziem klātesošajiem britu regulārajiem karavīriem šķistu pārsteidzoši pazīstama. Tā nebija tipiskā bālā kontinentālās armijas karēvja seja, kas bija atsaukts no dzīves laukos vai amatniecībā, lai ņemtu rokās ieročus brīvības vārdā. Tā bija melnādaina vīrieša seja, Džeims Ārmisteds, kontinentālās armijas kalps un dubultaģents.
Lai gan daži jaunajā nācijā pat nebūtu vienojušies par to, vai viņš vispār ir pilntiesīgs cilvēks, Džeims bija spēlējis izšķirošu lomu impērijas kapitulācijā un visā Amerikas revolūcijā kopumā. Britu regulāro karavīru pārsteigums tajā dienā nebūtu salīdzināms ar šoku, ko ģenerālis Cornwallis piedzīvotu, kad nejaudi pēc tam apmeklētu Yorktaunu. Pēdējo vairāku gadu laikā viņš bija uzskatījis Džeimsu par savu uzticamo kalpu, kuram bija uzdots iefiltrēties kontinentālajā armijā un nodot informāciju atpakaļ Britu štābam. Patiesībā Džeims jau gadiem ilgi bija spiegojis kontinentālās armijas labā, nevainojami izpildot savu lomu kā viens no efektīvākajiem un bīstamākajiem Amerikas spiegiem. Visa informācija, ko Cornwallis gadu gaitā bija saņēmis no Džeimsa, bija bijuši meli. Patiesībā gandrīz nekas no tā, ko Britu armija domāja par Džeimsu, nebija taisnība. Viņa stāsts nebija par lojalitāti impērijai, bet gan par gadiem, kas pavadīti slepenībā, strādājot Amerikas revolucionāru labā. Gadiem, kas bija nesuši būtiskus panākumus dumpiniekiem, kurus Cornwallis tik ļoti nicināja. Laikmetā, kad nācija likteņus noteica grandiozi militāri manevri, cīņas uz dzīvību vai nāvi un karaļu un ģenerāļu pretrunīgās personības, vareno Britu impērijas neveiksmīgais mēģinājums apspiest sacelšanos Ziemeļamerikā bija izjaukts, daļai pateicoties vīram, kuru viņi uzskatīja par neredzamu. Maz ir amerikāņi, kas šodien zina Džeimsu Armistedu Lafayetu, nemaz nerunājot par kaut ko vairāk par viņu. Paskatoties uz viņa izcelsmi, neviens nevarēja paredzēt to varoņa ceļojuma diženumu, par kādu kļūs viņa dzīve. Tomēr patiesībā Džeimsa stāsts ir ļoti nozīmīgs. Ne tikai tāpēc, ka viņš ir viens no daudziem aizmirstajiem Amerikas revolūcijas varoņiem, bet arī tāpēc, ka viņa dzīvē bija daudz pavērsienu un līkloču, kas nonāk pretrunā ar mūsu mūsdienu priekšstatiem par rasu attiecībām un apspiedēju un apspiesto mijiedarbību. Džeims bija vīrietis, kurš piedzima verdzībā un strādāja tās pašas valsts labā, kas viņu apspieda, izmantojot savu rasi, lai nodrošinātu impērijas krišanu, kas, lai arī bija naidīga, būtu viņam piedāvājusi brīvību apmaiņā pret paklausību. Un tomēr vīrietis, kurš savas dzīves beigās pats bija vergu īpašnieks. Mums jāturās skatīties uz Džeimsa stāstu caur mūsu 21. gadsimta prizmu, un tā vietā jāatgriežās 18. gadsimtā. Un jāizpēta viņa dzīve tāda, kāda tā patiesībā bija, lai saprastu viņu kā īstu cilvēku, nevis tikai kā simbolu jautājumiem un strīdiem, kurus viņa stāsts skar. Laikmetā, kad rases un politikas jautājumi bieži tiek saistīti ar skepsi pret Amerikas eksperimentu, Džeimsa stāstā mēs varam atrast pārsteidzošu piemēru cilvēkam, kuram ņemot vērā lielu daļu viņa dzīves pieredzes, vajadzētu būt maz labu vārdu par Ameriku. Un tomēr viņš kļuva par vienu no tās drosmīgākajiem aizstāvjiem. Pat gudrs lasītājs neuzskatītu par īpašu notikumu, ja jauns vergu zēns uzaugt sava saimnieka plantācijā dienvidu austrumu Virģīnijas Ņūkentas apgabalā, kas atrodas starp Viljamsburgu un Ričmondu. Dzimis 18. gadsimta vidū, viņa dzimšanas gads tiek lēsts no 1748 līdz 1760 gadiem. Džeimsa izcelsme bija nezināma, un viņa nākotne visticamāk būtu palikusi tikpat nezināma, ja nebūtu bijis zinkārīgā cilvēka, kuru viņš lielu daļu savas dzīves varēja apkalpot – Viljama Ārmisteda. Ārmisteds piederēja vairāki desmiti vergu, no kuriem daudzus, tostarp Džeimsu, viņš bija mantojis no sava tēva, pulkveža Džona Ārmisteda. Viljams bija atklāts patriots, kurš daļu savas iztikas pelnīja, pārdodot lopus un krājumus klientiem, kuru vidū bija arī kontinentālā armija. Viņš bija uzaudzis kopā ar Džeimsu, dzimis 1751. gadā, un abi bija saņēmuši gandrīz vienādu izglītību, visticamāk mācoties plecu pie pleca pulkveža mājsaimniecībā, kā tas tajā laikā bija ierasts. Lai gan vergu izglītošana tādās štatos kā Karolīnas bija aizliegta, Virģīnijā tā bija likumīga. Džeims mācīja lasīt un rakstīt gan franču, gan angļu valodā. Lai gan viņa izglītība iespējams bija kapitalistisks aprēķins, kas galvenokārt bija paredzēts, lai palielinātu Džeimsa vērtību viņa saimnieku uzņēmējdarbībā, tā bija izglītība, kas viņam noderēja tādos veidos, kurus ne viņš, ne viņa jaunais saimnieks Viljams tajā laikā nevarēja paredzēt. Britu impērija, lai gan iespējams neatbilda mūsdienu apgaismības standartiem attiecībā uz rasu attiecībām, nebija neziņā par Amerikas cīņu ar verdzības institūciju, un to, kā šīs cīņas savijās ar jaunās valsts centieniem iegūt neatkarību. Vai nu ar viltīgi izdomātu manevru, lai vērstu Amerikas vergus pret viņu saimniekiem, vai arī vienkārši, lai palielinātu darba spēku,
Virģīnijas karaliskais gubernators Lords Danmors 1775. gadā izdeva proklamāciju, ka jebkurš vergs, kurš būtu gatavs pievienoties Britu armijai, iegūtu brīvību. Apmaiņā pret šo lojalitāti, kā vergs, kuram bija ne tikai patriots saimnieks, bet arī jauna ģimene, Džeims, pievienojoties Britu armijai, būtu apdraudējis savu nākotni, nemaz nerunājot par sievu un bērniem, kurus viņš būtībā būtu pametis. Tomēr strauji augošā amerikāņu dedzība pēc neatkarības ātri parādīja gan jaunajam vergam, gan viņa jaunajam saimniekam, ka Džeimsa dzīve, visticamāk, nebūs aprobežota tikai ar kalpa lomu. Karš kolonijās izveidoja daudz negaidītu aliansu starp amerikāņu patriotiem un tiem visā pasaulē, kuri juta simpātijas revolūcijas lietai un dalīja naidu pret kolonistu britu apspiedējiem. Markīz de Lafayette bija viens no šādiem sabiedrotajiem. Viņš bija franču aristokrāts un militārais komandieris, kurš brīvprātīgi pievienojās amerikāņu pusē Džordža Vašingtona vadībā. Lafayette apbrīna pret Vašingtonu bija labi zināma, taču viņam bija vēl viens uzticības pamats, kas viņu satuvināja ar patriotiem kopīgā lietā. Viņš dziļi nicināja verdzības institūciju, un šo pārliecību viņš aizstāvēja balstoties uz ticību dabiskajam likumam un cilvēka tiesībām. Un tieši šī pārliecība vēlāk viņa noveda pie nozīmīgas lomas gan cilvēku un pilsoņu tiesību deklarācijas izstrādē, gan Francijas revolūcijā. Markīza pārliecība viņa noveda arī pie negaidītas sadarbības ar Džeimsu Ārmistedu, kad viņš pievienojās kontinentālajai armijai Markīza vadībā. Šī sadarbība ātri pārauga patiesā draudzībā, un Markīza apbrīna par Džeimsa inteliģenci un atjautību pārvērtās vēlēšanās redzēt jauno vergu kļūstam par brīvu cilvēku. Taču ceļš uz brīvību bija garš, un tas veda cauri karam, kurā uzvara nebija nemaz garantēta. Markīzs saprata, ka Džeimsa prasmes un atjautība paliek neizmantotas, kamēr viņš ir tikai parasts kareivis. Tāpēc viņš izteica citu priekšlikumu – iesaistīties plaša mēroga spiegošanā. Viņš ierosināja, lai Džeims izmantotu impērijas vēlni vervēt vergus kā lielgabalgaļu, izkļūtu no amerikāņu frontes līnijām un iefiltrētos Britu armijā, iegūtu iespējamo izlūku informāciju un nodotu to atpakaļ kontinentālajai armijai. Tā bija ļoti riskanta operācija jaunajam Džeimsam. Sods par sagūstītiem spiegiem bija nāve. Džeimsam nebija atļauts nēsāt līdzi nekādus dokumentus, kas apliecinātu viņa īsto identitāti. Tādējādi viņš bija labāk aizsargāts pret atklāšanu, bet ja viņu nopratinātu, viņam nebūtu iespējas atklāt patiesību. Britu armija visā Amerikas neatkarības kara laikā nebija pazīstama ar savu cilvēcību. Daudz regulārie karavīri dezertēja necilvēcīgās izturēšanās dēļ, mainot savu lojalitāti un pievienojoties cīņai kopā ar raibo zemnieku, zirnavnieku un pilsētnieku grupu, kas lielākoties veidoja kontinentālās armijas karavīrus. Ja impērija bija tik nežēlīga pret saviem karavīriem, tad iespēja, ka viņi izturētos iecietīgi pret dubultaģentu, īpaši pret melnādainu vīrieti, bija mazāka par nulli. Džeims pieņēma Markīza piedāvājumu. Viņš varēja izvēlēties pāriet Britu armijas pusē, kad būtu drošībā prom, un šis kārdinājums noteikti grauza viņa sirdsapziņu ikreiz, kad viņš dzirdēja par impērijas piedāvājumu piešķirt brīvību vergiem, kuri pārgāja viņa pusē. Un vergs kā Džeims diez vai varēja skatīties uz Amerikas kolonijām un viņu tikko pieņemto neatkarības deklarāciju ar labvēlību. Kā Džeims varēja izvēlēties kalpot tautai, kas ar drosmīgiem spalvas vilcieniem pauda savu apņemšanos brīvībai un neatņemamām tiesībām? Vienlaikus saglabājot verdzības sistēmu, kas ne tikai turēja viņu, bet arī viņa sievu un mazos bērnus necilvēcīgā kaupības stāvoklī. Džeims saskārās ar izvēli – kalpot Britiem un pieņemt brīvības garantiju, kas pilnībā balstītu uz bezjēru un padavību kroņam, vai arī kalpot Amerikai bez brīvības garantijas. Kuras deklarētie principi šķita nežēlīgi, ignorējam viņa paša kā melnādaina vīrieša stāvokli. Tomēr šaubīties vai paslēpties klusā bezdarbības gļēvumā nebija Džeimsa dabā. Kā viņš to redzēja, viņam bija darbs, kas jāpaveic, un pat ja ne Britu kronim, ne kontinentālajai armijai nevarēja pilnībā uzticēties, viņa draugam, Markīzam de Lafayettam, varēja. Viņš izvēlējās uzticēties Lafayettam, un 1781. gada martā kļuva par jaunāko Amerikas revolūcijas dubultaģentu.
Varbūt ironiski, bet Džeimsa pirmais uzdevums bija ar meliem iegūt citu uzticību. Viņš devās pāri ienaidnieka līnijām, izliekoties par bēgušu vergu, lai iekļūtu Britu nometnē. Vai regulārie karavīri, kuri pirmie satika Džeimsu, radās aizdomas? Nav šaubu, ka daudz tā darīja. Tomēr impērijai bija vajadzīgi vīri, un karaliskā gubernatora garantija par atbrīvošanu no verdzības visticamāk lika daudziem britu ģenerāļiem noraidīt iespēju, ka melnādainais vergs strādātu dumpinieku labā. Turklāt kara apstākļi padarīja Džeimsu pārāk vērtīgu, lai viņu noraidītu. Britiem Džeims daudzējādā ziņā bija ideāls resurss. Viņa dzīve Virģīnijā deva viņam gandrīz enciklopēdiskas zināšanas par apkārtni un ceļiem ap Viljamsburgu un Ričmondu. Tā bija ļoti svarīga īpašība impērijai, kas cīnījās ar partizānu spēkiem, kuri aizstāvēja savu dzimteni, kuru labi pazina. Kronas ģenerāļa skatījumā Džeims bija trūkstošais posms. Viņš ne tikai bija uzticams informācijas avots manevru veikšanai un karaspēku pārvietošanas koordinēšanai, bet arī tas, ka viņš bija izglītots, lasītpratīgs vergs, padarīja viņu par ideālu kandidātu spiegošanai. Briti, iespējams, liekot Džeimsam pie sevis klusi pasmīnēt, nosūtīja viņu iefiltrēties amerikāņu nometnē un iegūt svarīgu informāciju par amerikāņu pārvietošanos, apgādes līnijām un turpmākajiem militārajiem soļiem. Džeims izspēlēja nevainojamu viltību. Kā izglītots vergs, viņš bija piemērs tam, ko daudzi uzskatīja par neredzamiem cilvēkiem pieklājīgā sabiedrībā. Paverdzinātie vīrieši un sievietes, kuri pasniedza ēdienu, nesa ziņas un piedalījās amerikāņu un britu sanāksmēs, nevienam īsti nedomājot par viņa pastāvīgo klātbūtni. Daudzējādā ziņā tieši šie cilvēki visprecīzāk zināja, kāda patiesībā bija izlūkošanas situācija šādās sanāksmēs. Džeims apmeklēja britu sanāksmes ar atvērtām acīm un ausīm, rūpīgi pierakstot informāciju, kuru bija vērts nogādāt patriotu rindām. Kad impērija viņu nosūtīja atpakaļ uz amerikāņu nometni, pieņemot, ka viņš strādā kā spiegs, kas godīgi sakot, arī bija taisnība. Viņš nodeva visu, ko bija uzzinājis markīzam un citiem virsniekiem, kuri savukārt viņam sniedz nepatiesu informāciju, ko ziņot kroņa pārstāvjiem. Tālu no vienkārša kalpa, kāds viņš bija savā iepriekšējā dzīvē pie Viljama Ārmisteda, Džeimsa prasmes viņa bija aizvedušas no ūdensnešanas un vienkārši uzdevumu pildīšanas līdz kurjera darbam Britu augstākajām militārajām amatpersonām, īpaši Benediktam Ārnoldam un pašam ģenerālim Čārlzam Kornvolisam. Kornvolis, britu aristokrāts, kurš pievienojās viņa majestātes armijai 7 gadu kara laikā 1757. gadā, bija nozīmīga persona Britu kampaņā Ziemeļamerikā. Pēc tam, kad Kornvolis bija vadījis kroņa spēkus izšķirošā uzvarā pār patriotu spēkiem Kemdenses kaujā, viņa izcelsme Anglijas augstākajās aprindās lika viņam piekopt tā laika raksturīgo uzskatu par rasu šķirtību. Uzskatu, kas izrādījās izšķirošs arī viņa pēckara karjerā kā impērijas spēku ģenerālim Indijā. Kornvolisa uzskati par rasu šķirtību padarīja viņu par vieglu mērķi tādam melnādainam spiegam kā Džeims. Viņiem nebūtu bijis nekādu grūtību pielietot neredzamā cilvēka mākslu ģenerāļa tuvumā, kurš gandrīz nemaz neuzskatīja viņa ādas krāsas cilvēkus par vērā ņemamiem. Daudzos veidos Džeims it kā neredzamība bija tas, kas viņam deva tik liels panākums, un šie panākumi neaprobežojās tikai ar viņa personīgās reputācijas veidošanu kā izcilam spiegam. Džeimsa darbs tieši nodrošināja kontinentālajai armijai iespējams tās vissvarīgāko lielo uzvaru militārajā frontē – uzvaru pār Britu armiju Jorktaunā. Ar rūpīgi mērķētu spiegošanu Džeims atklāja neatceramu informāciju, ko nogādāt patriotu rindām. 1871. gada augustā Džeims atklāja, ka Kornvolisa karaspēks plāno pārcelties no Portsmutas uz tuvumā esošo Jorktaunu. Pārcelšanās, ko ģenerālis uzskatīja par iespēju regulāriem spēkiem saņemt papildu spēkus un apgādi pa piegādes līnijām, kas ved caur netālo Česapīgas līci. Ģenerālis visticamāk paļāvās uz to, ka viss paliks slepenībā, kā arī uz papildu spēkiem Amerikas austrumu krastā, lai šī manevra īstenošana būtu iespējama. Ar nelielu pretestību no dumpinieku puses, viltus cerību, kuru Džeims smagi centās saglabāt Kornvolisa prātā, savā pārliecībā, tāpat kā neskaitāmas reizes iepriekš, Kornvolis nepievērsa uzmanību neredzamajam cilvēkam telpā. Džeims nodeva informāciju par pārcelšanos uz Jorktaunu markīzam.
Pēc tam Francijas flote bloķēja Česapīkas līci, pāraujot jebkādas britu cerības uz palīdzību pa jūru. Kamēr franči devās iznīcināt bāzes apgādes līniju, kontinentālā armija uzbruka Kornvolisa pozīcijām Jorktaunas pussalā. Pa sauszemes ceļiem, rokot tranšējas mazāk nekā 1000 jardu attālumā no britu līnijām un uzsākot masīvu artilērijas apšaudi. Kopā ar vairākiem sauszemes uzbrukumiem Markīza de Lafayette un jaunā patriota pulkveža Aleksandra Hamiltona vadībā. Jorktonas aplenkums, kas sākās 9. oktobrī, padarīja regulāros karavīrus nespējīgus manevrēt uz izdevīgākām pozīcijām vai saņemt pastiprinājumus no Ņujorkas. Kornvolis padevās mazāk nekā mēnesi vēlāk, lai gan viņa aristokrātiskais lepnums lika viņam uz oficiālo kapitulācijas ceremoniju nosūtīt pārstāvi. Operācija Jorktaunā bija izšķirošais pavērsiens, kas kontinentālajai armijai bija nepieciešams, lai pabeigtu karu. Pēc Kornvolisa kapitulācijas un trešdaļas savu spēku zaudēšanas, Kroņa valdība zaudēja vēlmi turpināt cīņu. Karš oficiāli beigsies ar Parīzes līgumu 1783. gadā. Tomēr iespējams tikai nedaudz no tiem, kas parakstīja līgumu, vai pat tie, kas piedalījās Jorktaunas kaujā, saprata, kādu lomu šajā uzvarā Vašingtona armijai tajā oktobrī bija spēlējis viens izcils melnādainais vergs. Bez nopludinātās informācijas, ko sniedza Džeims, iespēja ielenkt britu spēkus Jorktaunā iespējams būtu paslīdējis garām patriotu rokām. Un tā verga meistarīgā spiegošana ļāva Francijas flotei tieši laikā nogriezt Kroņa papildspēkus. Savukārt Kornvolis visticamāk nekad neuzzināja, cik lielā mērā viņa kalps bija palīdzējis izraisīt viņa pazemojošo sakāvi Virģīnijā. Lai gan ieraksti liecina par vienu gadījumu, kad Kornvolis sastapās ar Džeimsu amerikāņu uniformā, apmeklējot Markīzu, lai vienotos par kapitulācijas noteikumiem, ģenerālis esot pajokojis. Tu blēdi, izrādās, ka visu šo laiku esi mani apmuļķošojis. Džeims dzimis verdzībā, bet apveltīts ar nesalaužamu gribu un neparastu atjautību un inteliģenci, bija veiksmīgi apmuļķojojis vienu no izcilākajiem ģenerāļiem varenākajā armijā uz zemes. Tieši šī īpašība lika Markīzam uzticēties Džeimsam pirms daudziem gadiem, kad viņš bija maz kas vairāk par izglītotu vergu un kalpu. Tagad viņš bija amerikāņu varonis, kurš godam kalpoja savai valstī, uzņēmās vairāk nekā savu daļu bīstamības un kļuva par mūža draugu vienam no nozīmīgākajiem cilvēkiem Amerikas revolūcijā. Lai gan nav šaubu, ka tā laika rasu šķelšanās un politika smagi gulēja uz spiega pleciem, Džeims saskatīja iespēju tajā, ko daudzi būtu uzskatījuši par smagu nastu. Daudzu britu aristokrātu, kā arī daudzu amerikāņu kolonistu, rasu šķeltnieciskie un pārākumu uzskati bija komentāru un bažu iemesls daudziem tā laika cilvēkiem, īpaši tiem, kuri kritizēja verdzības institūciju. Tomēr bija vajadzīgi tādi darītāji kā Džeims un Markīz de Lafayette, lai saprastu, ka Kroņa augstāko amatpersonu dehumanizējošā retorika bija nenovērtējams iegūms kontinentālajai armijai. Džeims, izņemot to, ka viņam nebija nekādu identifikācijas dokumentu, gandrīz nekad nenēsāja ieroci, pamatojoties uz to, ka bruņota kalpa lomā pieķeršanas risks izraisītu aizdomas. Viņš gandrīz vienmēr darbojās kalpa maskējumā, izņemot brīžus, kad atradās amerikāņu rindās, piemēram, sastopoties ar Kornvalisu. Tomēr viņa darba rezultāti, raugoties uz tiem Amerikas revolūcijas kara gaitas kontekstā, pēc nozīmīguma ierindojas līdzās izcilākajiem Pola Rivīra, Samuela Adamsa un Džona Henkoka darbiem. Pasaulē, kur domātāji cīnījās ar vārdiem, deklarācijām un grandiozām runām, Džeims Ārmisteds bija citāda veida domātājs. Bez viņa īpašā pārdomātas, izmērītas un izlēmīgas rīcības stila, viņa slavenāko laika biedru retoriskās un politiskās ambīcijas nekad nebūtu varējušas gūt panākumus. Tātad, kas ar viņu notika pēc tam, kad revolucionārais karš bija beidzies? Jūs varētu domāt, ka, kad Džeims pameta kontinentālo armiju, viņš bija jaunās nācijas varonis un noteikti devās pensijā, lai izbaudītu pelnīta brīvības dzīvi. Galu galā viņš bija riskējis ar visu savas valsts labā.
Pēc jebkuriem saprātīgiem kritērijiem viņš bija pelnījis ne tikai savu brīvību, bet arī tās nācijas pateicību, kuras brīvības labā viņš gadiem ilgi nenogustoši strādāja. Un ir iespējams, ka viņa saimnieks, Viljams Armisteds, būtu atbrīvojis Džeimsu, ja tas būtu viņa spēkos. Bet skumjā patiesība ir tāda, ka tas nebija viņa spēkos. Džeims nevarēja atbrīvot, un viņš palika vergs vēl vairākus gadus. Šīs nožēlojamās situācijas iemesls, kā tas bieži notiek gan toreiz, gan tagad cilvēku ciešanu gadījumos, slēpās valdības regulējumā. Kopš 1723. gada Virdžīnijā pastāvēja likums, kas liedza vergu īpašniekiem vienkārši atbrīvot savus vergus. Šāda brīvība, kā bija noteikts likumā, nevarēja tik piešķirta ne ar kādu iegānstu, izņemot gadījumus, kad vergs bija sniedzis kādus īpašus nopelnus, kurus novērtēja un apstiprināja gubernators un padome. 1782. gadā Virdžīnija pieņēma likumu, kas atļāva atbrīvot melnādainos vergus, kuri bija kalpojuši kā karavīri revolūcijā, atzīstot militāro dienestu par pietiekami nopelniem bagātu, lai iegūtu tiesības uz savu personu. Taču likuma gars tika aizēnots ar tā burtu. Džeims nebija karavīrs. Neskatoties uz to, ka viņš bija dienējis kontinentālajā armijā, Džeims bija spiegs, kurš nekad nenēsāja ieroci un gandrīz nekad nebija valkājis formu acīm redzamu iemeslu dēļ. Par spīti visam, likuma burts uzvarēja. Tātad tieši ne patriots Viljams Armisteds noteica Džeimsa likteni, bet gan Virdžīnijas štata likumdevēja nogurdinošās mahinācijas, kas noteica, vai spiegs, kurš palīdzēja izglābt Amerikas revolūciju, atbilda kritērijiem, lai viņam piešķirtu brīvību. Šis process ilga 5 garus gadus, kuru laikā Džeims turpināja kalpot Viljamam savā iepriekšējā kalpa amatā. Šīs ciešanas bez šaubām salauza gan kunga, gan verga sirdi, katru dienu, kad Džeims palika bez brīvības. Lai gan daudz vergi 18. gadsimta beigās palika verdzībā gadiem ilgi, nežēlīgo kungu spītības dēļ, kuri nevēlējās zaudēt vergu darba vērtību. Viljams aktīvi aicināja Virdžīnijas likumdevējus atbrīvot Džeimsu un atbalstīja viņa vēlmi pēc brīvības. Neskatoties uz to, ka Viljams pats bija Virdžīnijas delegātu palātas loceklis, daļu Džeimsa verdzības laika progress palika nemainīgs. Birokrātiskais domāšanas veids, tālu no viņa patriotiskā varoņa atbrīvošanas nodrošināšanas, bija radījis situāciju, kurā kungs vēlējās atbrīvot savu vergu, bet valsts paziņoja, ka šāds izņēmums nav iespējams. Tomēr, kā tas Džeimsa dzīvē bija noticis jau daudzkārt, cerība atkal uzplauka no citas vietas. Markīzs de Lafayets, iespējams vienīgais no Džeimsa sabiedrotajiem, kura ietekme bija pietiekama, lai likumdevēji sāktu rīkoties, bija sašutis. Viņa naids pret verdzības institūciju tikai pastiprinājās, uzzinot, ka jaunizveidotā brīvā Amerikas valdība atsakās piešķirt šo brīvību cilvēkam, kuru viņš uzskatīja gan par cīnītāju, gan par draugu. 1784. gada piezīmē likumdevējiem Markīzs izklāstīja argumentus par sava drauga atbrīvošanu no verdzības. Ar šo apliecinu, ka šī vēstules nesējs, vārdā Džeims, man ir sniedzis būtisks pakalpojums laikā, kad man bija gods komandēt viņa štatā. Viņa iegūtā informācija no ienaidnieka nometnes tika rūpīgi savākta un uzticīgi nodota. Viņš pilnībā izpildīja dažus svarīgus uzdevumus, kurus viņam uzticēju, un, manuprāt, ir pelnījis jebkādu atalgojumu, ko viņa situācija pieļauj. Tik augsta līmeņa ģenerāļa atzinība pātrināja procesu, kas citādi varētu būt vilcies visu Džeimsa mūžu. 1787. gada janvārī Virdžīnijas gubernators parakstīja petīciju, kas garantēja Džeimsam brīvību. Likumdevējs kompensēja Viljamam Armistādam 250 britu mārciņas par viņa verga zaudējumu, kas mūsdienās būtu vairāk nekā $20,000. Pēc gadu desmitiem, kas pavadīti verdzībā, tostarp daudziem gadiem kā vīram un tēvam, un vairākiem gadiem kā patriotu aģentam aiz ienaidnieka līnijām, ikdienu riskējot ar dzīvību, Džeims Armistāds beidzot bija patiesi brīvs. Armistāds apmetās Austrum Virdžīnijā, fermā blakus Viljama Armistāda īpašumam Ņūkentā. Viņš nākamos 40 gadus nodzīvoja laimīgu dzīvi kopā ar sievu un bērniem, un neskatoties uz savu pagātni, pats kļuva par vairāku vergu īpašnieku. Lai gan dzīve fermā Virdžīnijā noteikti nebija tik aizraujoša, kā satraucošais dubultaģenta darbs,
Kara laikā cīnoties dumpinieku nācijas labā, Džeims nekad neaizmirsta savu pagātni un lomu, ko viņš bija spēlējis Amerikas neatkarības nodrošināšanā. 1824. gadā viņš atkal satikās ar savu neatkarības kara cīņu biedru, Markīzu de Lafayetu, kad ģenerālis apmeklēja Yorktaunu savas tūres laikā pa Amerikas Savienotajām valstīm. Džeims īpaši bija tik ļoti iedvesmots no tās laipnības, ko Markīzs viņam bija izrādījis jaunībā. Viņa meistarīgā vadība revolūcijas laikā un nelokāmā apņēmība nodrošināt sava drauga brīvību pēc kara, ka viņš pieņēma Lafayeta vārdu par godu franču ģenerālim. Džeims Armisteds Lafayets, kā viņa pilnībā sāka saukt, savas atlikušās dienas nodzīvoja relatīvā mierā un labklājībā. Dzīvojot no pensijas, ko nopelnīja ar savu dienestu karā, un kļūstot par turīgu zemes īpašnieku reģionā, sasniedzot 40 akru saimniecību, ko vēlākajos gadu desmitos atbrīvotie vergi uzskatīja par patiesu finansiālu panākumu simbolu. 1832. gadā Džeims nomira. Viņu ieskāva mīļotie cilvēki 72 gadu vecumā. Neskatoties uz vairākiem vēsturiskiem piemiņas zīmēm, kas godina viņa dzīvi un dienestu, viņa pēdējā atdusas vieta joprojām nav zināma. Daži varētu būt tendēti noraidīt daudzas Džeimsa apliecinājumus par uzticību brīvībai, ņemot vērā viņa vēlāk pieņemto lēmumu kļūt par vergu īpašnieku, tāpat kā to dara ar Vašingtonu un citiem revolūcijas laikmeta pārstāvjiem. Cilvēkam kā Džeimsam, kurš bija izturējis neiedomājamu rasismu un grūtības savā cīņā jaunās valsts labā, un tomēr turpināja cīnīties cauri visam, lai galu galā iegūtu brīvību, kļūt par vergu īpašnieku. Daudzi mūsdienu klausītāji to uztvertu kā norādi, ka viņš vienkārši nebija tik morāls kā šķita vai kā ir apgalvots. Tā būtu kļūda. Aplūkojot viņa dzīves būtību un sasniegumus, Džeimsa dzīve patiesībā atklāja daudz ticamāku un neērtāku morālo realitāti. Ja viņa un Vašingtona līmeņa un morālā rakstura vīrieši bija vergu īpašnieki, tas ir daudz ticamāk. Tas liecina, ka pat vismorālākie valsts pagātnes cilvēki nespēja pilnībā pārvarēt savus kultūras aizspriedumus un aklās zonas. Un tas norāda, ka ja viņi to nespēja, varbūt mums uz šo realitāti nevajadzētu raudzīties ar nicinājumu, bet gan ar pazemību, apzinoties, ka arī mūsu pašu mūsdienu, it kā pārlaicīgajā morālē, varētu būt līdzīgas aklās zonas. Amerikas revolūcijas stāsts, bez tam, ka tas bija vēstures pagrieziena punkts, kas veidoja Amerikas Savienoto Valstu politiskos un filozofiskos pamatus, ir stāsts, kas sevi ietver tūkstošiem mazāku, bieži vien aizmirstu stāstu par drosmi, atjautību un ārkārtēju morālo drosmi, ko izrādījuši pārsvarā parasti cilvēki. Džeims Armisteds Lafayets ir tikai viens no šiem stāstiem. Džeims, dzimis aizspriedumu, kalpības un rasu naida pilnā pasaulē, nepārtraukti izvēlējās uzlūkot sev nelabvēlīgos apstākļus kā iespējas, nevis šķēršļus. Viņa izvēle pievienoties kontinentālajai armijai, kas tagad šķiet acīm redzama varonīga izvēle, raugoties no mūsdienu skatpunkta, tajā laikā varēja viegli aizvest pavisam citos virzienos. Markīzs nekad viņam nesolīja brīvību apmaiņā pret viņa uzticīgo dienestu. Džeimsam bija jāpaļaujās uz providenci un savu draudzību ar Markīzu, lai viss beigās izrādītos taisnīgi. Tieši šī uzticība, apvienojumā ar viņa nelokāmo uzticību brīvībai, virzīja Džeimsu uz karjeru, par kuru vairums viņa dzimtajā štatā dzimušo varēja tikai sapņot. Viņa veiksmes stāsts kalpības apstākļos un griba pārvarēt daudzos šķēršļus, kas tika likti viņa ceļā, iemieso tās revolūcijas garu, kuru viņš palīdzēja glābt. Džeims nebija valsts vīrs, orators vai filozofs. Viņš atstāja maz rakstu, izņemot savu lūgumu par atbrīvošanu no verdzības. Tomēr viņa ieguldījums nebija dedzīga runa veidā, bet gan sasniegtajos mērķos un uzticīgā savu pienākumu pildīšanā, lai ar katru izlūkošanas ziņojumu un spiegošanas misiju veicinātu Amerikas neatkarības lietu. Viņa draugs, Markīzs de Lafayets, reiz teica, ka viņš nekad nav redzējis tik izcilu cilvēku kā ģenerāli Vašingtonu pēc Monmutas kaujas. Tomēr, ja viņam to būtu jautājuši, viņš bez šaubām būtu atzinis, ka šīs diženuma atspūgs līdzīgā veidā bija atrodams arī viņa drauga, atbrīvotā verga un dubultaģenta no Virģīnijas, Džeimsa Armisteda Lafayeta sejā. Džūlija de Medici, dzimusi bēdīgi slavenā itāļu ģimenē, bija Florences pirmā hercoga ārlaulības meita.
Daudzi pieļāva, ka hercoga māte bija no Ziemeļāfrikas, tādējādi arī Džūlijai bija tāda pati izcelsme. Neskatoties uz to, viss liecināja, ka viņa izaugs kā princese. Bet tad, 1537. gadā viss mainījās. Giulia Romolo di Alessandro de Medici piedzima ap 1535. gadā Florences pilsētā. Viņa bija Alessandro de Medici, Florences hercoga meita, vīrieša ar jauktu izcelsmi un, kā jūs redzēsiet, iespējams pirmā melnādainā valdnieka renesanses Eiropā. No pašas dzimšanas brīža Džūlijas dzīve bija savijusies ar noslēpumiem, politiku un varu. Lai labāk izprastu viņas stāstu, mums jāaplūko viņas izcelsme un dzimtas saknes. Džūlija nāca no ietekmīgās Medici ģimenes, kas savu darbību sāka Toskānas Mugello reģionā. Viņi uzkrāja savu bagātību ar tirdzniecību un vēlāk izveidoja Medici banku, kas 15. gadsimtā bija lielākā banka Eiropā. Šī neticamā bagātība palīdzēja viņiem iegūt varu Florencē, īpaši Cosimo de Medici un viņa mazdēla Lorenzo lieliskā laikā. Tomēr viņi joprojām bija tikai pilsoņi pēc nosaukuma, bet tas viss mainījās 1532. gadā. Džūlijas tēvs Alessandro de Medici piedzima Florencē 1510. gadā. Oficiālie ieraksti kā viņa tēvu norāda Lorenzo di Piero de Medici, Urbino hercogu, kas viņu tieši saista ar galveno Medici dzimtes līniju. Taču daudzi vēsturnieki apgalvo, ka Alessandro patiesībā bija Giulio de Medici ārlaulības dēls, kurš vēlāk kļuva par pāvestu Klementu VII. Viņa māte bija Simonetta da Colovecchio, sieviete, par kuru uzskatīja, ka viņa bija kalpone Medici namā, kas izraisīja reizēm apvainojumus cilvēkiem viņu izsmejot un saucot par Alessandro Colovecchio. Alessandro bija pazīstams arī kā Il Moro, jeb mūrs, pateicoties viņa izteikti tumšajai ādai, kas izraisīja spekulācijas, ka Simonetta bija afrikāniete, vai arī viņai bija spēcīgas afrikāņu saknes. Franču autors Žans Nestors pat apgalvoja 1560. gada grāmatā, ka Alessandro māte bija mūru verdzene, lai gan tas joprojām nav pierādīts un tiek apspriests. Alessandro dzimšanas patiesība iespējams uz visiem laikiem paliks noslēpums, taču viena lieta bija skaidra. Giulio de Medici, nākamais pāvests Klemens VII, izturējās pret viņu kā pret dēlu. Giulio atbalsts un neparasta aizsargājošā attieksme, kā arī viņa izteiktā labvēlība, tikai pastiprināja baumas, kas virmoja pa Florenci. Viņš saņēma privileģētu izglītību, tika apmācīts diplomātijas un karamākslās un dzīvoja Florences augstākajās aprindās. Tāpēc, neskatoties uz viņa ārlaulības izcelsmi, pret viņu izturējās labvēlīgi un gatavoja līdera lomai. Un Giulio varēja pieaugot, īpaši pēc tam, kad viņš kļuva par pāvestu, pieauga arī Alessandro status. 1527. gadā Kognakas līgas kara laikā liels sacelšanās vilnis piespieda Medici ģimeni pamest Florenci. Alessandro bēga no pilsētas un vairākus gadus dzīvoja trimdā. Taču 1529. gadā pāvests Klemens VII panāca vienošanos ar imperatoru Kārli V par Medici varas atjaunošanu. Pēc 10 mēnešu ilgas aplenkuma Florence krita, un līdz 1531. gadam Medici atkal bija pie varas, taču šoreiz kā patiesi valdnieki. Alessandro tika iecelts par Florences valsts vadītāju, un 1532. gadā viņa amats tika oficiāli apstiprināts. Viņš kļuva par pilsētas pirmo iedzimto hercogu saskaņā ar jauno konstitūciju, nostiprinot savu varu. Alessandro kāpums iezīmēja Florences republikas beigas un Medici dinastijas valdīšanas sākumu. Kā hercogam viņam bija pretrunīga reputācija. Atbalstītāji viņu uzskatīja par nabadzīgo aizstāvi, kuru vada veselais saprāts un spēcīga taisnīguma izjūta. Taču viņa kritiķi, īpaši tie, kas tika izsūtīti pēc 1530. gada aplenkuma, zīmēja daudz drūmāku ainu. Viņi viņu sauca par tiranisku, nekompetentu un morāli samaitātu, dzīvojošu izšķērdīgu un izvirtīgu dzīvesveidu ar neskaitāmām mīļākajām. Vīra no šādām mīļākajām bija Tadeja Malaspīna, dišciltīga sieviete no senās Malaspīnu dzimtas Masas atzara. No šīm attiecībām dzima 2 bērni – Giulio, kurš piedzima 1532. gadā, un Giulia, kura piedzima 1535. gadā, kā jau iepriekš minēts. Šajā laikā zīdaiņi dzīvoja kopā ar māti, par viņiem rūpējās daudzi kalpotāji, un viņi baudīja visas greznības, kas pienācās hercoga bērniem. Lai gan abi bija ārlaulības bērni un viņiem nebija oficiāla titulu,
Alessandro viņus atzina un parūpējās, lai viņiem netrūktu nekā. Galu galā viņi bija mediči, un tas vien viņiem nodrošināja īpašu vietu pils sienās. Lai gan nav saglabājušies ieraksti, ka viņš būtu oficiāli devis vārdus dēliem, daudzi vēsturnieki uzskata, ka viņam bija plāni attiecībā uz viņiem. Galu galā pats Alessandro bija nonācis pie varas, neskatoties uz savu ārlaulības izcelsmi, un iespējams bija iztēlojies nākotni, kurā viņa bērni varētu iegūt lielu ietekmi vai statusu, ja ne pat valdīt. 1536. gadā imperators Kārls V izpildīja politisku solījumu pāvestam Klementam VII. Aprečinot savu meitu, Margarītu no Austrijas, ar hercogu Alessandro de Medici. Šī laulība bija stratēģiska alianse, kuras mērķis bija nostiprināt Alessandro pozīciju kā Florences valdniekam un ideālā gadījumā radīt likumīgus mantiniekus. Tomēr, neskatoties uz savas jaunās sievas prestižu, Alessandro palika uzticīgs savai ilgadējai mīļākajai Tadejai Malaspīnai. Tāpat kā daudz tā laika valdnieki, viņš uzskatīja laulību par valsts pienākumu, nevis sirdslietu. Bet tieši tad, kad viņa vara šķita droša, jau risinājās notikumi, kas novestu pie viņa pēkšņām un vardarbīgām beigām. 1537. gada 6. janvāra naktī Alessandro tika ievilināts privātā tikšanās reizē un tika nogalināts no sava paša brālēna un uzticības personas Lorenzino de Medici rokām. Tikai 26 gadus vecs Alessandro nomira bez likumīga mantinieka. Austrijas Margarita tajā laikā bija tikai 14 gadus veca, un laulība nebija devusi pēcnācējus. Dīvaini, bet dažus mēnešus pēc viņa nāves, citai mīļākajai, kuras identitāte ir zudusi vēsturē, piedzima pēdējais bērns vārdā Porcija. Viņas dzimšana, kas bija apvīta noslēpumiem, pievienoja vēl vienu intrigu Alessandro īsajai, bet pretrunīgajai valdīšanai. Pēc Alessandro pēkšņās nāves vara Florencē acu mirklī mainījās, un viņa jaunie bērni uzreiz tika ierauti politisko pārmaiņu vētrā. Toreiz tikai 4 gadu vecumā Giulio, lai gan bija Alessandro vienīgais dēls, netika izraudzīts par hercogists mantinieku. Tā vietā par jauno Florences hercogu tika ievēlēts Cosimo I, Mediči dzimtes jaunākā atzara pārstāvis. Cosimo I, pats būdams tikai pusaudzis, kad pārņēma varu, solīja rūpēties par savu priekšgājēju bāreņiem, un vismaz ārēji viņš šo solījumu turēja. Jauno Giulio nosūtīja uz Villa di Castello, mierīgu ģimenes mūžu, kas atrodas kalnos tieši ārpus Florences. Nošķirti no stingrajām galma dzīves prasībām, viņa nonāca Cosimo mātes, Marijas Salviati, uzmanīgajā uzraudzībā, dievbijīgas un valdonīgas sievietes ar lielu ietekmi. Daži varētu uzskatīt Giulijas pārcelšanos par trimdu, taču viņa tur nebija viena. Viņa dzīvoja vienā mājā un dalīja guļamistabu ar Biju de Medici, Cosimo ārlaulības meitu un pirmzimto bērnu. Meitenes bija tikai 2 gadus atšķirīgas vecumā, un viņas uzauga vairāk kā māsas nekā māsīcas. Viņu saikne piepildīja Castello ar siltu, rotaļīgu enerģiju. Marija Salviati rūpīgi pieskatīja meitenes, īpaši briesmīgas Drudža lēkmes laikā, 1542. gada februārī. Giulia, kurai tajā laikā bija apmēram 7 gadi, izdzīvoja šo slimību, taču 5 vai 6 gadus vecajai Bijai tik ļoti nepaveicās. Viņas nāvi iezīmēja drūmu nodaļu bērnistabas vēsturē. Jauno Bijā Giulia dziļi apraudāja, kā arī viņas vecmāmiņa Marija un, protams, viņas tēvs Cosimo. Giulijai augot, viņa pilnībā iekļāvās galma dzīvē. Neskatoties uz to, ka viņa bija iepriekšējā hercoga bērns, viņas izcelsme netika uzskatīta par trūkumu, un viņas izcelsme no galvenās Medici līnijas tika godāta. Pat viņas tēva slepkavība tika salīdzināta ar Jūlija Cēzara slepkavību, ko izdarīja Bruts. Viņa izrādīja lielu lepnumu par savu izcelsmi un uzvedās ar ievērojumu pašpārliecinātību. Viņa arī ieguva vispusīgu izglītību, apgūstot izsmalcinātas manieres, mākslas un valodas, kas bija piemērotas dišciltīgai sievietei. Lai gan viņa bija ārlaulības bērns, viņa tomēr uzskatīja par ģimenes locekli, un liela uzmanība tika pievērsta viņas izskatam un statusam. Piemēram, kādā gadījumā, kad Giulia bija apmēram 12 vai 13 gadus veca, Cosimo sieva Eleonora di Toledo uzliesmoja dusmās, jo Giulijas jāšanas apmetnis nebija pareizi uzšūts. Tas bija nepareizā garumā, un tam trūka rotājumu, ko Eleonora bija pasūtījusi. Galu galā Giulia izauga par izcilu jaunu dāmu, un daudz galma vērotāji atzīmēja, ka viņa līdzinās savam tēvam Alessandro ar tādām pašām izteiktām sejas iezīmēm un cirtainiem matiem.
Neskatoties uz viņas tumšāko ādas toni nekā lielākajai daļai gāma dāmu un viņas iespējamo afrikāņu izcelsmi, daudzi viņu uzskatīja par skaistu, un tieši tad Cosimo sāka izvērtēt iespējamos preciniekus. 1550. gadā, kad Džūlijai bija apmēram 15 gadi, Cosimo sarīkoja viņas pirmās laulības. Viņas vīram bija jābūt Francesco Cantelmo, Popoli hercogam, augsta ranga dišciltīgajam. Viņas pūrs bija milzīgs, tā vērtība mūsdienu naudā sasniegtu $10 miljonu. Šīs laulības iezīmēja Džūlijas formālu iekļūšanu aristokrātiskajā sabiedrībā. Viņa vairs nebija tikai Mediči gauma aizbilstamā, viņa pati bija hercogiene. Tomēr 5 gadus vēlāk, 1555. gadā, traģēdija atgriezās. Francesco Cantelmo nomīra, un Džūlija palika atraitne savos 20. gados. Sērojot, viņa pasūtīja portretu pie Alessandro Alori, viena no Florences izcilākajiem māksliniekiem. Gleznojumā Džūlija izskatās cienīga, skumja un lepna. Blakus viņai redzams graznīs grebs krāsas ar slīpu roku balstu, un mācas vēsturnieki ir izteikuši dažādus minējumus par to, ko tas simbolizē. Daži uzskata, ka tas attēlo stāvu reliefu, pa kuru kāp Herkuls. Citi apgalvo, ka tas simbolizē Lavernas kalnu, svētu katoļu vietu, kas saistīta ar Svēto Francisku no Asīzes. Ir izvirzīts arī daudz citas teorijas, tomēr lielākā daļa piekrīt, ka šī glazna bija Džūlijas atbild uz kritiku par viņas vecmāmiņas Ziemeļāfrikas izcelsmi un viņas laulību ar mūļu dzinēju no Kolovekio. Tomēr, neskatoties uz visiem šiem pieņēmumiem, daži mākslas vēsturnieki ir nākuši klajā ar apgalvojumu, ka šis portrets pat nemaz nav bijis Džūlijas. Savā atraitnes laikā Džūlija diezgan daudz laika pavadīja Svētā Klementa augustīniešu klosterī San Gallo. Viņas pusmāsa Porcija tur kalpoja kā abate, un Džūlija finansiāli atbalstīja klosteri. Viņa bija arī citu augustīniešu iestāžu patronese, šajos grūtajos gados veltot sevi dievbijības un labdarības darbiem. 1559. gadā viņa apprecējās vēlreiz, šoreiz ar Bernadetto de Medici, Cosimo pirmā brālēnu. Gadu vēlāk viņa dzemdēja dēlu, kuru nosauca par Alessandro, godinot sava tēva vārdu un piemiņu. Savas laulības pirmajos gados Jūlija un Bernadetto rīkoja graznas viesības un iesaistījās diplomātiskās lietās. Taču dzīve Florencē nebija bez konfliktiem. 3 gadus pēc savas sievas Eleonoras di Toledo nāves, 46 gadus vecais lielhercogs Cosimo I sāka attiecības ar daudz jaunāku mīļāko, Eleonoru degli Albizzi, kura tolaik bija apmēram 23 gadus veca. Viņu attiecībās piedzima 2 bērni – meita, kas dzimusi 1568. gadā un nomira zīdaiņa vecumā, un Giovanni, kurš piedzima nākamajā gadā un vēlāk tika atzīts par likumīgu tēva dēlu. Saskaņā ar galveno baumām, Džūlija it kā pieprasīja, lai pret viņu izturas kā pret Eleonoras līdzvērtīgo, kas bija drosmīga nostāja pret sievieti, kuru jau tā slepeni nicināja daudz galmā. Šāda attieksme sasprindzināja viņas agrāk ciešās attiecības ar Cosimo, un lai gan viņa vēlāk izlīga, viss vairs nekad nebija tāds kā agrāk. Jebkādas kaislības, ko Cosimo juta pret jauno Eleonoru, ātri izzuda, un 1567. gadā viņa tika piespiesta apprecēt negodā kritušu dišciltīgo. Galu galā Džūlija un viņas vīrs 1567. gadā pārcēlās uz Neapoli, kur viņi cīnījās par tiesībām uz Otaviano firstistes zemēm, un tās ieguva. Neapolē Džūlijas ietekme turpinājās. Tur viņa pārvaldīja īpašumus, atbalstīja reliģiskās iestādes un nodrošināja savas ģimenes nākotni. Viņas pēcnācēji caur viņas dēlu Alessandro ieguva Otaviano prinču titulu, cēlu dzimtu, kas pastāv līdz pat mūsdienām. Pat tad, kad Džūlija nostiprināja savu vietu vēsturē, viņa pamazām tika aizmirsta. Gadsimtiem ilgi viņa tika izdzēsta no mākslas darbiem, kas kādreiz viņu godināja. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir Pontormo glazna ar Mariju Salviati un bērnu. Simtiem gadu daudz redzēja tikai Mariju, bet tad, 1937. gadā, restaurācija atklāja, ka bērns bija aizkrāsots. Tagad lielākā daļa piekrīt, ka šis bērns ir Giulio de Medici. Gleznojumā viņa izskatās satraukta, ir tuvu Marijas sānam un viņas izteiktās sejas iezīmes atgādina viņas tēvu Alessandro.
Tagad, kad glazna ir atjaunota, daudzi uzskata, ka tā ir viens no pirmajiem Eiropas portretiem, kurā attēlota meitene ar afrikāņu un eiropiešu izcelsmi. Tomēr ne visi tam piekrīt. Sākotnēji lielākā daļa apgalvoja, ka tas ir Cosimo I, kamēr citi uzskatīja, ka bērns patiesībā ir Bija de Medici, norādot, ka Džūlija un Marija nebūtu bijušas pietiekami tuvas, lai būtu pelnījušas tik sirsnīgu portretu. Neatkarīgi no tā, kāda ir patiesība par šo glaznu, mēs zinām, ka viņas vīrs nomira pirms viņas, neilgi pēc 1578. gada Neapolē. Džūlija de Medici pati nomira 1588. gadā 52 vai 53 gadu vecumā. Mazāk vēsturisku ierakstu apraksta viņas pēdējos dzīves gadus, taču viņas dzīve bija cieši saistīta ar vienas no Eiropas varenākajām dinastijām, likteņiem un intrigām. Viņas dēls Alessandro, kurš kļuva par Ottaviano valdnieku un pāvesta valstu ģenerāli, viņa pārdzīvoja. Viņa pēcteči vēlāk pretendēja uz Toskānas lielhercoga titulu, pēc galvenās Mediči dzimtas izzušanas 1737. gadā, lai gan viņa centieni galu galā bija nesekmīgi. Galu galā Džūlijas stāsts paliek atgādinājums, ka pat tie, kuri palikuši vēstures ēnā, var atstāt mantojumu, kas atbalsojas gadsimtiem ilgi. Liels paldies visiem, ka noskatījāties šo apkopojumu video par šīm melnādainajām vēsturiskajām personībām. Ceru, ka jums tas šķita interesanti. Ļaujiet man zināt komentāros zemāk, ko domājat par šo cilvēku dzīves stāstiem, un ja jums ir kādi ieteikumi, arī tos rakstiet komentāros. Dodiet ziņu, ja vēlaties garākus video vai vairāk materiālu par melnādaino vēsturi. Ceru, ka esat abonējuši manu kanālu un ieslēguši paziņojumus, lai saņemtu visas manas video uzreiz pēc to augšpielādes. Tas arī viss no manis, tāpēc tiksimies nākamajā aizmirstās dzīves sērijā. Paldies!